Augstākā tiesa vakardien uzklausīja argumentus Trumpa tarifu lietā, un lēmums nebūs tik drīz, tas varētu aizņemt vairākas nedēļas vai pat vairākus mēnešus. Šodien Amerikas valdība atpirka savu nedaudz parādu, kas sastādīja 2 miljardu ASV dolāru vērtībā. Tangem Max sadarbībā ar Visa ievieš Tangem Pay, kur lietotāji varēs maksāt ar USDC stablecoinu. Starp citu, mums ar Tangem kriptonumuru 1 ir sadarbība, ar mūsu promokodu var iegūt Tangem Maku par izdevīgāku cenu. Vairāk informācijas būs mūsu mājaslapā. Ripple sadarbībā ar Mastercard izmēģinās kredītkaršu maksājumus, izmantojot Ripple stablecoinu. Vakardien Bitmain turpina akumulēt savu etēriumu un iegādājās vairāk nekā 20,000 etēriumus. Ja tev interesē vairāk par kripto, vairāk informācijas atradīs mana profila apraksta linkā.